Es domāju, tas jau ir tāds tests uz to, ka šī nauda tiks atņemta un jums pieliks vēl klāt. Latvijas budžets – aizsardzības, attīstības vai valdības mazspējas budžets. Mūsu ekonomika dzīvo no valsts pasūtījumiem un aparāts uz to barojās, un mēs esam nonākuši jau 40%, mēs praktiski esam atkarībā. Mēs esam tiešā atkarībā un nevaram būt neatkarīgs bizness, kurš jau balso par to, lai saglabātu status quo, lai nebūtu šo tēriņu samazināšanu, jo pie tādas atkarības visiem būs jāuzdod jautājums, kā es eksistēšu nākošajā dienā pēc šāda, teiksim, budžeta samazināšanas, vai tās ir bīstami. Mēs novadīsim valsts jau tālākā sociālismā. Tas ir viens. Otra mūsu narkotika ir tieši Eiropas līdzekļi. Es esmu paskatījies vienkārši matemātiski, ja jūs paskatieties, kāda būtu mūsu ikdiena, ja mēs vienkārši izņemtu ārā Eiropas finansējumu. No visa. No nevalstiskām organizācijām, no ekonomikas, no biznesa injekcijām šīm visām. Kaut vai vienkārši primitīvu ceļiem. Ja mēs to izņemtu ārā, kas notiktu ar Latvijas labklājību, kas notiktu ar mūsu katra ikdienu? Es domāju, mūsu labklājība nokristos ļoti zemu, kas nozīmē, mēs neesam izmantojuši šo Eiropas naudu, lai uzlabotu mūsu uzņēmēju, teiksim, neatkarības spēju būt muskuļainākiem un iet ārējos tirgos. Mēs viņu esam injekcējuši tikai tādā iekšējā eksistencē. Un neesam gudri izmantojuši. Jo patiesībā vajadzēja būt tā, ja mēs viņu būtu paņēmuši šo naudu un viņu noņemt nost, būtu spējīgāk uzņēmumi nekā pirms tam. Mums ir otrādāk. Mēs viņu esam pļakarējuši. Pirmkārt, mēs nemākulīgi neesam paņēmuši, viņi stāv kontos, pirmkārt, pilns ar naudu, kur mēs nespējam administrēt pareizi, dodam projektiem, kas ir tādi vieglāk administrējami, nevis kas ir riskantāki un ar to varbūt varētu rasties jauni produkti. Mēs ejam pētījumos vai zinātni balstam vienkārši, kur iznākums no tā nav svarīgs biznesam, un mēs notralinam to naudu. Un tas, kaut vai tāds piemērs, ko es tikko izlasīju pagājušajā nedēļā paziņojumu, kad mūsu kohēzijas fondi vairs nepienāksies ceļu būvē un ceļu restaurācijā. Mēs esam nonākuši tajā līmenī, kur Eiropa pateica, jums pietiek, citiem jums vairs nebūs. Mēs esam pieraduši, mēs esam būvējuši savu ikdienu uz to, ka mēs paļaujamies tikai uz šo naudu. Ja to naudu noņem ceļiem nost, mums nebūs risinājumi. Es domāju, tas paziņojums, kas nāca no satiksmes ministrijas, ka mēs pilksim, mērīsim jūs nobrauktos kilometrus gadā, cik katrs maksās nodokli par to nobrauktiem kilometriem. Es domāju, tas jau ir tāds tests uz to, ka šī nauda tiks atņemta un jums pieliks vēl klāt uz braucēju, uz katru lietotāju. Kompensēt šo lietotāju ar tiem nodokļiem, kas jau ir izsmelti dotajā mirklī uz transporta sektoru, tas būs traģiski. Jo mēs esam auto asociācijā taisījuši pētījumu. Mūsu nodoklis uz vienu autobraucēju pret IKP, ko transporta sektors ienes no IKP, ir viens no augstākiem Eiropā. Jā, Dānijā ir augstāk pēc summas, bet pret IKP, ko viens katrs cilvēks braucējs, autobraucējs ienes, ir viens no augstākiem. Vienlīdzīgs kā Somijā un tāpat kā Dānijā un arī Vācija pat zemāk. Ko tas nozīmē? Mēs esam apkrāmējuši savu transporta sektoru jau tā tik augstu. Un mēs tagad vēl gribēsim, mēs vienkārši konkurētspēju zaudēsim. Kāds bija nosaukts šis budžets pagājušajā gadā? Pagājušajā gadā uz šī gada budžets, pieņemot to, tika nosaukts par drošības un ilgtspējas budžetu. Šodien šis budžets, kas tiek stādīts priekšā, tiek nosaukts par drošības un konkurētspējas celšanas budžetu. Es neredzu pirmkārt nekādu ilgtspēju. Tā ir fundamentāla problēma, ideoloģija, ka ilgtspēja tiek nosaukta ar to, ka mēs maksimāli iztērējam visas savas aizņemšanās iespējas, tad mēs ejam ar maksimālo deficītu budžetu. Ja mēs to nosaucam, ka mēs to darām drošības vārdā, tas ir viens jautājums, bet tas jau ir bijis ilgstoši. Jau 15 budžets ir sastādījusi jaunā vienotības vadībā, un viņos visos ir bijis budžeta deficīts. Mēs nekad neesam gājuši ar
Ja reiz taisam budžeta deficītu, ja uzņēmumā tu aizņemies, tad tu to dari visbiežāk palielināt ražošanas telpas, tādā veidā palielināt ražošanas saražoto un tādā veidā nopelnot vairāk. Nevienā no šīm aizņemšanās, ko šobrīd un arī vēsturiski mēs skatāmies, mēs neesam to darījuši, lai palielinātu ekonomiku. Ekonomika ir palielinājusies, diemžēl, nevis no, kā ir glābusi budžetu inflāciju, nevis patiesībā mērķiecīga ekonomikas palielināšana. Vai tas nav nekad bijis, kad sasaucam 5000 uzņēmumu, kas 92% no budžeta sastāda Latvijā ar savu saražoto produkciju, un pat uzdod viņam jautājumu, kas ir vajadzīgs jums, lai mēs dubultotu ekonomiku. Jo Valaņkungs nāca, dubultosim ekonomiku. Šis budžets nav pat nekādā sazobē ar šo ekonomikas ministrijas uzstādījumu. Dubultot ekonomiku ir tikai nosaukums konkurētspējas celšana. Tas ir praktiski apmierinam ļoti jau skaļi kliedzošu darba devēju un Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameras vajadzības vai kliekšana, tad uzņēmēju kliekšanas vajadzību par darbspēku nodokļiem, un tad tur iedaudam to konkurētspēju pašā nodoklī ar kompromisu, bet atņemam turpat citā vietā, ka mēs vienkārši brutāli paceļam nodokļus. Es to vairāk uzskatu, ka tas ir vienkārši valsts aparāta vajadzība pēc maltītes izdzīvot, un tur nav necik pārskatīta diēta. Mēs turpinam uzblīst. Es domāju, valdības aparāts turpina uzblīst. Un ja mēs turpinam politiku, kur 40% no ekonomikas sastāda valsts iepirkumu vai ar valsts saistītu kapitāla sabiedrībām, ar valsts saistītiem tieši pasūtījumiem, tad tā nav veselīga ekonomika. Veselīga ekonomika ir tad, ja tā ir 20%, nevis 40%. Un tad jau pati ekonomika kļūst atkarīga no šī valsts aizņemšanās, no valsts tēriņa, un tas nedzen uz priekšu mūsu spējas eksportēt. Un tāpēc es šo budžetu nespēju uztvert nopietni, jo, ja tiek pārskatīti tēriņi, un mēs redzam, ka mums ir stipri jau sen laiks aiziet uz nulles pozīciju, budžetu no nulles sastādīt, pārskatīt visas savas vajadzības. Mēs ņemam no gada uz gadu to, kas ir, liekam tikai klāt un skatāmies, tad, kur mēs varam vēl palielināt nodokļu apmēru, lai šīs vēl vajadzības palielināt. Tā skaitā mums ir ministrijas skaits kāds. Tā skaitā kāds mums arī ir ierēģiņu skaits. Piemērs ļoti labs ir Klimata enerģētikas ministrija. Izveidoja Klimata enerģētikas ministriju. Pareiz doma, toreiz pasludināja to darīt, uz bāzes, kad netiks palielināt izdevumi. Štata vienības no ekonomikas ministrijas un no varam. Saliekam kopā un neviens štata vienība nepalielināsies. Šodien mēs paskatāmies statistiku. Statistikai skaidri gaiši uzrādīts 51 ierēdnis. Tā kā bija solīts Klimata enerģētikas ministrijā. Bet ekonomikas ministrijā ir pat vairāk ierēģi, nesot to, kas samazina. Un varam tieši tas pats. Tad mēs uzblīdinām aparātu automātiski un pat tam nesakojam līdzi. Ja? Un šeit pateikt, kad mēs atradām 50 miljonus kancelejas precēs, tas ir, es pat to nesludinātu necik, tas ir tāda ņirgāšanās par izdevumu pozīcijas pārskatīšanu. Tāpēc es domāju, šeit trūkst saimniecisks skats uz to visu un pāriet pāri vajadzībām. Mēs redzam, ir Rail Baltica ir viens no fundamentāliem piemēriem par budžetu. Un cik mēs redzam, cik šis Rail Baltica stāsts var nodarīt ļaunumu, šobrīd neinjekcējot kaut kādas pāris lietas, kas nav nosaktas no budžeta, vienkārši velkot laiku. Viņas var pēc gada, diviem būt 100 vai 200 miljonu automātisks, maksājums, kur būs jāatrod no budžeta šīs līdzekļi. Tad nesaimniecisks rīcības.